Pantēra komandai viens no savām leģendāriem Metu un Ieminents. Redzam arī Patriks Plūmiņš jūsu ekrānos. Spēles galvenie tiesneši Māris Locāns un Agris Ozoliņš. Un Līdz pie to Kīka izpildījumiem, bet Puzakaus pirmais pie ripas atspēlē pie Līniem. Linda izdara metienu no tāls distants, vēl viens metiens. Streikiņš pret Kīku. Es pieminēju viens no pieredzējušākiem spēlētēm. Tiec uz Plūmiņa sargātajiem vārtiem. Sīpa ripu Lindēm izdodās iegūt ripu, mēties uz vārtiem. Antols pirmais spēles vidu. Gida Puzakaus atspēlē apakaļ. Atērīts mēties Plūmiņam. Pantērs var izsludot 2-1. Kīks atspēlē apakaļ mēties garām vārtiem. Šķīrā šoreiz kapteinis par mētienu. Bija tam situācija. Pantērs dodas uzmanā Federatīvs ieslo pretinieka aizsardzības zonā atspēlē Vorangam. Atraucēja Vorangam mētienu līdz zonā. Jirgens mēģina arī pārtvert mētiens uz Plūmiņa sargātiem vārtiem. Reiso malu pazodās priekš uz vārtiem Sutarī. Pietur ripa vēl viens mētiens un īsā laika posmā vēl ir Pantēra komandas 17. numurs Niklas Sildre. Uz brīdi izdodās tik pie ripas. Atspēlē apkārt grupu pildu Zemgals izpildījumā, bet Patriks Plūmiņš. Šāds iespējas vēl izdodas. Gaidos teikt, ka kādā no brīdiem arī atgrūtinās bija metiens. Markusam Streikišam. Federatīvs atspēlē Frauko metiens. Atvērumu arī Patriks Plūmiņš. Noguldījuši pretinieku uz ledus. Un tomēr ledus ādā neizdos arī pārtvert vēl vienu kļūdu. Zemgals izpildījumā Kīks. Un Rasmusam Kīkam īsā laika trenerim un arī nesen Milāns Ziemas olimpiskajās spēlēs pret ASV aizdīja tiešām spilgt performansi. Vēl strādā arī par aito tālāk pretinieka aizsardzības zonā. Viņš nekotreiz iesaistīties spēlē ar ripu. Atspēlē Loktam. Lokts izdara mētienu un Patriks Plūmiņš. Palīdz ir Gricīnskis. Kļūdās Zemgals savā aizsardzības zonā. Vēl ir bīstama situācija vārtu priekšā Puzakaus. Ļoti elegantā manierē Pantēram izdarīt uzbrukumu uz Zemgals sargātajiem vārtiem. Mētiens Plūmiņa. Sastāvā Lokos ar ripu. Pretinieka aizsardzības zonā mētiens uz Plūmiņa sargātajiem vārtiem. Tur Kevins Paras apdraud. Pretinieka aizsardzības zonā Sutarī iesado. Zemgals aizsardzības zonas. Kīks atspēlē Lindēm. Lindā atpakaļ Sildrēm. Sildrē izdara mētienu atsit. Atsteicību Paras. Jirgens ar ripu. Bernhards. Puzakaus. Pats pietur ripu Plūmiņš. Viens kaut kā vairāk un beigām. Elijā izdara mētienu. Plūmiņš atvēra mētienu un redzam jau dodās laukumā arī. Visam nepaspēja Tomija Petriāns jau izsludot laicīgi ārā no pretinieka aizsardzības zonas, bet šeit mētienis nogāda. Tagad jau Pantērs dodās uzbrukumā. Iespējami Pantēra komandai atvērīts mētiens Plūmiņam un šeit ceturtajā finālā spēkotās ar Prīsmas vienību, kas šajā sezonā jau gan daudz galvasāps Zemgals. Kīks. Izdarīt mētienu no gan Asuleņķa. Marens pretinieka aizsardzības zonā. Propovs. Asvēl par skuru. Mētiens uz vārtiem. Izdodas Plūmiņam arī šo mētienu atvairīt. 5-3 izdevās izcīnīt uzvaru. Mētiens garām. Vēl viens mētiens bīstam situācija tur. Vorangs mēģina arī mētienu attiecību. Tikai pa 4 mētieniem Zemgals izdarījis mētiens vairāk uz pretinieks. Ernsts Ābols saprot, ka šajā spēlē ļoti svarīgi iegūt 3 punktus, bet atkal Sildrēm. Laukovs pats izdara mētienu. Pats ieskās no spēlēs no Lamotam šo nulli nogādāt. Laukovs pats izdara mētienu. Bija savu situāciju Plūmiņš. Netver ripu un turpinās sīpa ripu Mots noraidījumu. Sutarī izdara mētiens garām vārtiem. Pantēram nostāties vēlreiz mētiens Sutarī izpildījumā, bet Federatīvs. Dominiks Lūks izdara mētienu, bet Patriks Plūmiņš labi redzēja šo mētienu. Sildrē. Atspēlē apkārt Vasjonkins. Tālu no vārtiem bija Puzakaus.
Līdz sekmēm mētien Kīks. Bīstam situāciju vārdu priekšā Ripa. Tikai tagad ir piespies un atskan tiesas Svilpe. Labi Zemgala darbojās uz zilo līniju. Mājala. Mums talentūris spēlē tikmēr Rasmus Kīks ieslo pretiek aizsardzības zonā. Mētiens pāri vārtiem. Spēlkienam param. Aras. Un Tulēņķi izdara mētienu uz Polvīcu. Trešo reizi šajā spēlē Sausā tiek sāts Pantērs. Paldies jums, cienījamie sports.com skatītāji, kad bijāt kopā ar mums šīs dienas spēlē ar jums.